Ikses pa 10 centiem, apaus pa 67 centiem, somiņi pa 51 centi. Smieklīgas cenas. Čau, te Rolands no epeļņa.com un šodien palūkosim, kā var nopelnīt naudu ar AliExpress partneru programmu jeb affiliate programmu. Es pieņemu, ka jūs zinat, kas ir AliExpress un ka jūs esat veikuši kādu pasūtījumu no turienes. Es, protams, esmu, varbūt šobrīd man populārāks pašam ir Temu, taču AliExpress, manuprāt, joprojām ir Ķīnas lēto preču karalis, tāpēc palūkosim, kā jūs varat nopelnīt ar AliExpress affiliate programmu. Starp citu, jūs varat izmantot AliExpress partneru programmu, lai nopelnītu pats no saviem pasūtījumiem. No šiem tā jau lētiem produktiem jūs varat saņemt vēl 4 līdz pat 50% affiliate komisiju, kas būs tā kā atlaide jums, ko jūs pēc tam saņemsiet atpakaļ naudas veidā. Tāpat jūs šo partneru programmu varat izmantot, lai piedāvātu to saviem draugiem, kad viņi iepērkās AliExpress, vai arī izveidot kādu lielāku projektu, kurā jūs, piemēram, aplūkojat karstākos AliExpress produktus un pievienojat tiem savu affiliate linku. Kā vienmēr, epeļņa.com portālā jūs varat izlasīt rakstu par šo tēmu. Rakstā jūs varēsiet klikšķināt uz visiem linkiem, lai, piemēram, piereģistrētos AliExpress partneru programmā, aplūkot informāciju par šo partneru programmu. Varam fiksi izskriet cauri šim rakstam, un es pateikšu svarīgākos punktus. Daži statistikas dati par AliExpress partneru programmu. Vidēji 3,5 no 100 klikšķiem pārvēršās par pirkumiem. Ja jūs novirzīsiet 100 cilvēkus uz AliExpress, tad 3,5 no viņiem veiks pirkumu, par kuru jūs tad saņemsiet komisijas maksu. Vidējais pasūtījums AliExpress programmai ir $140. Man gan vidējais pasūtījums pašam varētu būt ap $10, tā kā tā ir ļoti liela summa, bet ja jūs saņemat 5% no $140, tad tie ir $8 no katra pasūtījuma. AliExpress mājaslapu vidēji apmeklēs 600 miljonu cilvēku mēnesī. Kā arī AliExpress partnera programmas dalībnieki saņem dažādus bonusus par mēneša sasniegumiem. Ļoti svarīgs cipars, manuprāt, ir cookie duration, jeb sīkfaila ilgums. Tas nozīmē, ka ja kāds uzspiedīs uz jūsu linka, šis sīkfails viņa ierīcē saglabāsies 3 dienas, un ja viņš šo 3 dienu laikā veiks pirkumu, tad jūs par to saņemsiet komisiju. Labās lietas, netik labās lietas, to jūs varat izlasīt paši, un šeit ir soļi, lai jūs varētu sākt pelnīt. Pirmais, protams, ir piereģistrēties, pēc tam jūs varat saņemt savus affiliate linkus, pēc tam jums ir jāreklamē šie linki dažādos kanālos, jāved cilvēki uz AliExpress platformu, un tad, ja viņi veiks pirkumus, tad jūs saņemsiet komisiju. Pašās beigās es arī esmu izdomājis 3 idejas, kā visātrāk var uzsākt savu AliExpress affiliate biznesu. Esmu iegājis portāls.aliexpress.com mājaslapā, kurā jūs varat veikt reģistrēšanos AliExpress partneru programmai. Šeit arī varam redzēt atkal statistiku, ka jūs pievienojoties šai programmai iegūsiet piekļuvi 150 miljoniem produktu, kas ir iespaidīgi ļoti, ka jūs saņemsiet līdz pat 9% komisijas maksu un līdz pat 90% karstajiem produktiem. Programma ir atbalstīta 200+ valstīs, tātad visā pasaulē. Tāpat šajā AliExpress partneru lapā jūs varēsiet iegūt noderīgu informāciju par to, kā uzsākt un attīstīt šo biznesu. Viņiem rekur ir arī bloga sadaļa, šeit arī viņiem ir 8 idejas, kā attīstīt savu marketinga kanālu. Tāpat ir jautājumu un atbilžu sadaļa. Lai reģistrētos, jums būs jāspiež uz spoguļa Join Now, un reģistrācija ir ar jūsu pircēja profilu. Tas principā ir tāpēc, lai jūs pats nevarētu klikšķināt un iepirkties caur saviem linkiem. Bet jūs to varat darīt no savu dzīves biedra vai drauga linka, un tad gan jūs saņemsiet komisiju par visiem pirkumiem. Tā, spiežam ielogoties, un šādi izskatās jūsu partnera profils. Man jau ir nopelnīts 3,51. Iepriekš jau es stāstījis, ka šo es nopelnīju ieliekot 3 reizes storijas savā Instagram profilā, reklamējot vienu produktu, bet pēc tam es paskatījos, ka neviens no šiem cilvēkiem, kas kaut ko nopirka, nenopirka tieši to produktu. Viņi nopirka pavisam citus nesaistītus produktus. Ar AliExpress ļoti forši ir tas, ka cilvēki bieži vien pievienos vēl daudz citus produktus savam grozam, jo viss tur tiešām ir ļoti lēts. Nedaudz izpētīsim AliExpress partneru portālu, tātad aiziesim uz sadaļu Ad Center.
kur mēs varam iegūt saites uz dažādiem produktiem. Tā, kāpēc šie produkti ir tik lēti, es nezinu. Es neticu, ka var šādu iegādāties. Kā redzam, mēs varam iegādāties bikses pa 10 centiem, apavus pa 67 centiem, somiņu pa 51 centu. Smieklīgas cenas. Tāpat visiem produktiem šeit apakšā mēs redzam, cik mēs saņemsim par šī produktu pārdošanu komisiju. Piemēram, par instrumentu komplektu, kurš maksā 4,03 €. Ja mēs viņu reklamēsim, mēs saņemsim no 23 līdz 26 centiem, ja kāds viņu iegādāsies. Palūkosim gan nedaudz dārgākus produktus, jo šeit es nezinu, kas tie pa produktiem, tik lēti neko nav iespējams uzražot un pārdot. Tagad esam sadaļā Future Products, un šeit jau ir produkti pa 203 €, piemēram. Un uz šādu produktu mēs varam saņemt 8% komisiju, kas būtu jau 13,45 € par vienu produktu pārdošanu. Šeit mēs varam ieiet arī search, jeb meklēšanas sadaļā. Uzrakstīsim, piemēram, wireless earbuds, kas ir bezvada austiņas, un šeit mēs varam aplūkot dažādas bezvada austiņas. Principā par visām mēs saņemsim ap 7 līdz 8% komisiju, bet rekur ir arī 15% komisija vairākām. Šeit ir arī 3,5. Un šeit jau mēs redzam tādas biznesa idejas, ka mēs varam, piemēram, izveidot savu veikalu Latvijā un nosaukt to par labākās bezvada austiņas.lv un ievietot šos produktus. Un tad mēs varam arī katru no šiem produktiem apskatīt, mēs varam tos pasūtīt un notestēt un uztaisīt produktu apskatus un pēc tam nolinkot uz šiem produktiem savā mājaslapā un sūtīt cilvēkus iegādāties to AliExpress platformā. Man pašam, piemēram, ir pieredze, man ir bijušas Apple austiņas, un tad man viņas nepārāk patīk, jo viņas man krita no ausīm ārā, un es, esot Balī, iegādājos tirgu austiņas par 12 €, jeb 200 000 Balī naudiņām, un tagad pēc gada es varu teikt, ka tās austiņas par 12 € ir 10 reizes labāks par Apple austiņām, kuras droši vien maksāja 100+ €, bet tās man sieva uzdāvināja, tā kā es nezinu, cik viņas maksāja. Mans secinājums ir, ka cenai īsti nav nozīmes, bieži vien mēs ļoti pārmaksājam pa brendu, tāpēc sāk kaut kādu šādu AliExpress affiliate biznesu vai arī pasūtīt tās preces vairumā no Ķīnas. Tā vienmēr būs laba biznesa ideja. Nu, piemēram, šis produkts ir ar 15% komisiju, JBL Life Read 2 austiņas. Nezinu, cik viņas ir oriģināls, bet tas komisijas maksu mēs varam iegūt ļoti labi. Tad mēs varam uzspiest promote now pogu, lai iegūtu savu unikālo affiliate linku. Tātad rekur ir mūsu links. Ja mēs viņu tagad iekopēsim browserī, tad mūs aizved uz šī produkta lapu. Un tagad, ja cilvēks uzspiedīs buy now, jūs saņemsiet par šo produktu, palūkojam vēlreiz, 4,35 € komisijas maksu. Un ja mēs salīdzinām šī produkta cenu AliExpress ar šī produkta cenu Latvijā, tad, piemēram, Tetā šīs pašas austiņas var iegādāties par 99 €. Un rekur anete.lv šīs austiņas maksā 195 €. Tā kā mēs varam, piemēram, savos sociālajos tīklos ierakstīt, hei, es atradu 3 reizes lētāk ļoti foršas austiņas, kuras es pats lietoju, pievienot linku uz AliExpressu un iespējams kāds no jūsu draugiem vai paziņām vai sekotājiem iegādāsies tās un jūs dabūsiet 4 € komisiju. Un gan jau viņš savam iepirkumu grozam pievienos arī citus produktus un beigās jūs iespējams dabūsiet pat 10 € komisiju no šī viena pasūtījuma. Ja mēs atgriežamies vēlreiz pie šī produkta, tad uzspiežot promote now pogu, jūs arī varat leju pielādēt šī produkta attēls. Kur jūs varat pa vienam leju pielādēt, jūs arī varat nokopēt linku, kur jūs varat paņemt tekstu. Tā kā, ja jūs, piemēram, vēlaties izveidot savu internetu veikalu, kurš pēc tam linko uz AliExpressu, jūs varat šos tekstus nokopēt, ievietot Google Translate, lai tos pārtulko, tad leju pielādēt bildes,
un jums būs gatavs produkts, kurš pēc tam jau varēs rankoties Google. Tāpat jūs to varēsiet pievienot salīdzini.lv, kurpirkt.lv, un šādi jūs varat izveidot savu nelielo affiliate biznesu. Tāpat jūs varat arī atzīmēt vairākus produktus un eksportēt tos. Es šobrīd esmu procesā, uzgaidīšu, kas šeit notiks. Redz, kur parādījās lejupielādēšanas poga. Es lejupielādēšu šo failu un pamēģināšu to augšu pielādēt vienā no saviem WordPress veikaliem. Man neizdevās importēt šo failu, tur noteikti vajadzētu iedziļināties, kurām platformām viņš ir derīgs un kā to izdarīt. Bet tāda iespēja pastāv, un es varu derēt, ka, piemēram, Shopify ir kaut kāds īpašs spraudnis, ar kuru jūs varat importēt visus šos produktus. Un pēc tam redirektēt to uz attiecīgo AliExpress lapu ar jūsu affiliate linku. Tāpat ļoti noderīga lieta ir sadaļā Link Generator, un tur jūs varat paņemt jebkuru produktu un pēc iekopēt šo linku Link Generator lapā, un jums tiks izveidots šis produkts ar jūsu affiliate linku. Šeit iekopēju Get Tracking Link, un šeit ir šis produkts ar jūsu affiliate linku. Izmēģinām. Jā, kur ir šis skapis pa 16 eiro. Tāda ļoti neticama cena, bet ok. Bet tas nav svarīgi, mums vajag pārbaudīt, vai tas strādā šis links. Tad ielūkosim reports sadaļā. Bet šajā sadaļā jūs varēsiet apstīties visu statistiku par jūsu paveikto šajā platformā, piemēram, klikšķus, lapu skatījumus, unikālos apmeklētājus. Tāpat varēsiet redzēt pie Income Report, par kādiem pasūtījumiem jūs esat saņēmuši samaksu, cik liela ir bijusi komisijas maksa par katru pasūtījumu, un ļoti detalizēti jūs varēsiet aplūkot visu, kas saistīts ar statistiku par jūsu affiliate sasniegumiem. Ja jūs izmēģināsiet šo affiliate programmu, tad, kad jūs būsiet savākuši pietiekamu naudas summu, es pat nezinu, cik tā ir, kā $20 droši vien, tad jums būs jāpievieno payment information sadaļā savas bankas konts, uz kuru tad jums tiks pārskaitīta nauda. Sadaļā Commission Rules jūs varat aplūkot visas komisijas procentus, kurus jūs saņemsiet par katru konkrēto preču tipu. Piemēram, par sieviešu apģērbiem jūs saņemsiet 9%, par dārza piedarumiem 9%, par portatīviem datoriem 3%, mobīlo telefonu aksesuāriem 9%. Ja jūs vēlaties izveidot kādu ienākumu avotu, tad viens no maniem labākiem ieteikumiem būtu izmēģināt tieši AliExpress partneru programmu, jo es zinu, ka ir pieejami daudz visādas citas affiliate programmas, kuras piedāvā reģistrēties dažādos kriptokantoros, tādos slidenos. Šis reāli varētu strādāt, jo cilvēki tiešām iepērkās AliExpress. Tas ir atpazīstams brands, visi zina, ka viņi vienmēr saņem savus produktus. Tāpēc jūsu izredzes reklamējot AliExpress, lai nopelnītu kaut kādu naudu, noteikti būs daudz labākas par daudzām citām iespējām. Un ja jūs kaut ko nopelniet, tad lūdzu atsūtiet, cik ilgs laiks jums pagāja, kamēr jūs nopelnījāt vairāk par $3,51. Un, protams, uzspiediet uz linka zem šī video, lai aizietu uz epeļņa.com mājaslapu un izlasītu rakstu par šo partneru programmu. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākošajos video.